Radīšanas projekts cilvēce 6. dimensijā. Plašā kosmiskā telpa elpo vienotā enerģiju formā, mirdzoši krāsainā, plūstošā, dzīvībā un mīļumā. Tā ir beznosacījuma mīlestība. 6. dimensija. Kā tas ir būt 6. dimensijā? Es nodomāju. Un atbilde viegli seko sajūtu līmenī. Es esmu tur, kur vienmēr esmu bijis, pie sevis, un vienlaikus arī šeit. Tajā vibrācija frekvencē, kur esmu vienmēr esošs, bezgalīgs. Manam skatam paveras planēta Zeme, uzlūkoju viņu ar patiesu mīļumu un siltu sirdi. Un šajā mirklī sajūtu, ka bez manis to uzlūko vēl daudz, jo daudz siltu skatienu, kas vērsti uz mūsu mīļo zemīti. Mēs kolektīvi mīļojam zemi ar skatienu un sirdi. Mēs esam daudzi, un tai pašā laikā mēs esam viens. Vienoti apziņā, vienota visaugstākā kosmiskā radītāja apziņa, un tajā vietā kosmosā, kur šī vienotā apziņa pieskaras mīļās planētas Zemes smalkajiem ķermeņiem, mēs iegūstam iemiesota ķermeņa veidoli. Jo tuvāk Zemes virsmai, jo sablīvētāk mūsu vienotā apziņa klāj planētu Zeme, visdažākajās dzīvības formās – koki, augi, minerāli, dzīvās būtnes – tie visi ir stihiju garu ieskautie, visaugstākā kosmiskā radītāja atveidi, un starp tiem arī cilvēks. Es vienlaikus esmu augs, minerāls, dzīvnieks un cita dzīvā radība, tāpat kā cilvēks. Es, viss vienotais, viss dievišķais, viss pilnīgais. Planēta Zeme nes sevī pilnības pilnību, jo dāvā visaugstākā kosmiskā radītāja apziņai iespēju izpaust un iepazīt sevi beznosacījuma mīlestības visdažādākajās dzīvības formās un veidos. Visa dzīvība ir absolūti pilnīga. Katrai dzīvības formai ir savs uzdevums. Nav svarīgāka, nav mazāk svarīga. Līdzīgi kā pulkstenī, to pilnīgu un funkcionālu dara ik katras, pat mazākās detaļas, līdzdalība un esamība. Arī cilvēks ir unikāla personība un veido daudzdimensiju, skaistu krāsu, gammās, mirdzošu, enerģiju plūsmu vadītu, visaugstākā kosmiskā radītāja izpausmi. Šo plūsmu kopumu sauc par cilvēces kolektīvo apziņu. Jau no rīta mostoties, ik viens zina, kā jūtas un kas notiek visā cilvēces kolektīvajā apziņā, un ik viens prasmīgi savieno savus iemiesojuma uzdevumus ar kolektīvās apziņas vajadzībām. Tas ir skaists un laimības piepildīts process, apziņas stāvoklis, esība, būtība un sevis apzinātība ik mirkli. Un planēta Zeme dzīvo, attīstās, pilnveidojas, dzīvajā gaismā un mīlestībā, dzīvības lotosa zieda enerģiju harmonijā. Uz Zemes cilvēki vibrē, miedarbojas, mīlestības frekvencēs. Katrs apzinās un izprot, jūt savas domas nozīmi, jo kā domāsi, tā dzīvosi. Tāpēc cilvēki dzīvo harmonijā, savstarpēji sadarbojas,
ciena viens otru un ir pateicīgi. Savās ģimenēs rada mīlestību, mīļumu, staro priekā un dzīvībā, jūt otra domas, ieklausās teiktajos vārdos, viens otru atbalsta. Un visu, ko ir nolēmuši darīt, veic un paveic, ņemot vērā arī blakus esošo līdzcilvēku vajadzības, un vienmēr rada pienesumu kopējam labumam, kopējai izaugsmei un harmoniskai attīstībai. Turpinājums sekos.